Labvakar, skatītāji! Labvakar, cienījamie skatītāji! Kamēr mūsu valsts ir paziņojusi, ka šajā nedēļā nekādas izmaiņas ierobežojumos saistībā ar pandēmiju netiks izskatītas, mūsu ziemeļu kaimiņiem gan tā dzīve izskatās mazliet mainās. Uz labo pusi mainās, vismaz no tāda vienkārša cilvēka skatu punkta. Vienmēr sakot, viņi lēnām atgriežas pie ierastā dzīvesveida. Tātad Igaunija tā ir, par kuru mēs runājam. No 3. maija tur varēs darboties nepārtikas veikali, ēstuvju āra terases, tātad varēs arī kā fēnīcās sēdēt ārpusē, muzeji un izstādes, protams, ar stingriem ierobežojumiem gan, bet tomēr varēs atsākt strādāt. Jā. Būšot atļautas arī klātienes mācības jaunāko klašu skolēniem, klātienes dievkalpojumi būšot atļauti. Nav man informācijas par to, cik cilvēku tur drīkstēs piedalīties, bet fakts kā tāds, pēdējo nedēļu laikā saslimstības rādītāji saslimstībai ar Covid-19 Igaunijā tomēr krītās. Dažos apriņķos tā situācija neesot tik laba. Baigi ceram, ka arī pie mums vienreiz tie rādītāji sāks kristies. Kas vēl šodien raidījumā bez tabu? Laikam paliekot siltākam, Atgādzenes rajona iedzīvotāji Rīgā spiesti elpot putekļu mākoņus. Nevajag dzīvot tur, kur jums ir slikti. Bet ne jau viss var atļauties pirkt šajos te jaunbūvētajās mājās. Tārgales ciemā ģimenei noplūst dzīvoklis. Bez īpašuma apskatīšanas apdrošinātāji piedzen lielu naudas summu. Vai tas ir godīgi, kad apsekošanas akts tiek sastādīts bez vainīgā dzīvokļa īpašnieka? Gulbenieti jau gandrīz 2 gadus netiek savā pagrabā. Ielas remonta darbu dēļ pamatīgi aplūdis pagalms. Ūdens stāvēja līdz pat šeit visa tā aciņa bija pārplūdusi, te bija viss bija ūdenī. Garciemā pašvaldība sulu tecēšanas laikā nocērt bērziem zarus. Vietējie noraizējušies par koku stāvokli. Visiem zināms, kad notiek lapu plaukšanas laiks, tad tas netiek darīts. Vērīgais skatītājs saņem balvu šonedēļ no ražotāja Bioefekts. Tātad, ja jums ir plānos kaut kādi dārza darbi, man liekas, ir īstais laiks interesēties tieši par mēslošanas un auga aizsardzības līdzekļiem, un Bioefekts piedāvā bioloģiskus šādus līdzekļus 30 eiro vērtībā. Varēsiet aizbraukt uz Salaspili pie viņiem un paši tad sakomplektēt šo 30 eiro ietvaros, ko vien jums vajag, un, lai to visu dabūtu, mīļie draugi, jāpiedalās konkursā, piezvaniet uz raidījumu mums, atstājiet neatbildētu zvanu, un tad vienam no jums mēs raidījuma beigās uzdosim to āķīgo jautājumu. Bet skatītāji, mēs sākam raidījumu ar mūsu skatītāju Dīdža vēstuli. Viņš ir neizpratnē par Covid-19 vakcinēšanās procesu, un ne tikai neizpratnē, bet viņš uzdod vairākus jautājumus. Kādas un kad būs priekšrocības man kā Covid-19 vakcinētam iedzīvotājiem? Viņš jautā, pašreiz krustām šķērsām runā par masveida vakcinēšanās likstām un iedarbību. Pēc vakcinācijas sejas maskas jānēsā tāpat, visi ierobežojumi arī attiecas tāpat. Vai vakcinēti cilvēki var tikties lielākos bariņos? Laikam jau nē. Vai ir paredzēts valstī noteikts iedzīvotāju procents vai kvorums, pēc kura vakcinētie cilvēki var atgriezties normālā dzīvē? Kāda ir tā robeža? Jo būsim reāli, visi no mums 100% nekad nebūs vakcinēti. Jā, tā ir nenoliedzama taisnība. Šo jautājumu rindu mēs uzdevām Veselības ministrijas pārstāvim Oskaram Šneideram. Pirmais un galvenais ir, protams, pietiekama gan sabiedrības kopumā, gan tieši riska grupu vakcinācija un atbilstoša epidemioloģiskā situācija. Mēs nevaram šobrīd pateikt vienu konkrētu procentu vai skaitli, pie kāda tas ir sasniedzams, jo šie abi divi rādītāji ir jāskata kopumā, un jau tad komplektācijā ar labu vakcinācijas aptveri gan riska grupās, gan arī pārējā sabiedrībā būtu iespējams jau virzīties uz nākamajiem varbūt atvieglojumiem, jau paredzot gan plašākas iespējas pulcēties, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi, izklaides pasākumi, iespējas tikties ar vakcinētiem cilvēkiem, kas ir tātad arī aizsargāti gan privātos, gan publiskos pasākumos.
Arī šis ceļošanas aspekts, par kuru es jau pieminēju, ja tātad pašizolācijas prasība pēc atgriešanās no kādām ārvalstīm varētu nebūt jāīsteno, ja ir vēl pēc tam ticis īstenots Covid tests un tas ir bijis negatīvs. Visu to, ko Šneidera kungs teica, tas ir, protams, viss pareizi, bet es gribētu pateikt, kā es to redzu, cienījamie skatītāji. Viss patiesībā ir šausmīgi vienkārši, manuprāt. Mums visiem ir jāpanāk situācija, ka tas kumulatīvais saslimstības rādītājs krītās un sasniedzot viņam kaut kādu zemo līmeni, mēs varam runāt par kaut kādiem atvieglojumiem un ierobežojumu atcelšanu. Un vakcinēšanās, mīļie draugi, ir viens no līdzekļiem, kā mēs visi kopā to varam izdarīt. Arī vakcinētam cilvēkam ir gan jāvalkā maska, gan jāizvairās no kontaktiem. Viņš tāpat var pārnēsāt slimību, bet atšķirība tāda, ka viņš nenonāks slimnīcā, viņš nenomirs un arī to vīrusu, tāpēc viņš neizplatīs daudz aktīvāk nekā tie, kas slimos smagākā formā. Man liekas, ka šitā arī tiešām tas vīrus ir tā kā mazāk aktīvs tiem, kas nav vakcinēti? Tie, kas slimo vieglākā formā, viņu arī izplata daudz mazāk nekā tie, kuriem ir smagākas formas. Tas ir, manuprāt, pierādīts un par to vispār nav vairs šobrīd nekādu diskusiju. Jā, redz, vēl daudz jautājumu noteikti jūs arī skatītāji mums viņus uzdosiet laika gaitā. Mēģināsim uz viņiem jums atbildēt, bet mēs esam saņēmuši palīgā saucienu no atgāzenes. Es arī savā ziņā esmu atgāzenieti jau visu savu mūžu un absolūti saprotu tos atgāzenes iedzīvotājus, kuri ir mūs uzrunājuši. Ir viena tāda jauka maza ieliņa, kas ir ļoti balta un ļoti grubuļaina un bedraina. Es tur arī netālu dzīvoju un ar bērnu ratiņiem tik pa to ielu, kuru jūs tūlīt redzēsiet, es esmu skraidījis diezgan pulka un es pilnīgi pievienojos to iedzīvotāju palīgā saucieniem. Pavasara un vasaras sākšanos Dzelzceļa ielas iedzīvotāji Rīgā gaida ar bažām, jo tiklīdz sākas siltais laiks, tā šī šķietami mierīgā iela pārvēršas vienā milzīgā putekļu mākonī. Lēnām kāpt zemē no kalniņa, lai nokļūtu miglā un varētu paskatīties, kā tajā izskatās no iekšpuses. Jāna un arī citi atgāzenes iemītnieki jūtas kā ezīši miglā, pie kuriem katru pavasari un vasaru ierodas nelūgtie ciemiņi – putekļi. Pirmā stāvā viennozīmīgi nav iespējams atstāt logus vaļā, otrā stāvā no šā vai tā, bet tomēr tas viss ir jūtāms. Darba dienu rītos un vēlās pēcpusdienās gar iedzīvotāju māju logiem autovadītāji viens pēc otra steidz apbraukt sastrēgumus, radot vēl lielākus putekļus. Ar pastaigām mēs jau, teiksim, man ir viens jau liels bērns, otrā mazā, 8 gadi, Mēs gandrīz šeit nestaigājam ar bērniem, jo tas nav iespējams, īpaši vasarā. Nav ieteicams staigāt, jo elpot ar tiem putekļiem, un kaut gan šeit ir dzīvojama zona un cik tur 20 kilometrus jāseko, tam ātrumam. Neviens, protams, neseko, Apsolījums bija, ka šis jautājums tiks iekļauts 2020. gada plānā. Es pieļauju, ka viņš netika tur iekļauts. Iedzīvotāji lūguši izbūvēt lietus kanalizācijas un pievērst uzmanību ielas seguma tehniskajam stāvoklim, bet diemžēl bez rezultātiem. Tādas atbildes arī ir bijušas. Nevajag dzīvot tur, kur jums ir slikti. Bet ne jau viss var atļauties pirkt šajos te jaunbūvētajās mājās pa 100 000 dzīvokļus. Pilna ielas pārbūve šogad nav plānota, bet tiks veikta ielas seguma profilēšana. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiks piebērts šķembes un arī, protams, tiks veikta atputekļošana, kas tiek katru gadu uz šādām ielām veikta. Ja vasara ir sausa, minētie darbi ir efektīvi vien tad, ja tos atkārto regulāri. Turpretī, ja māte daba sarūpē nokrišņiem bagātu vasaru, iedzīvotāji saskaras ar nākamo problēmu – lietus kanalizācijas nēsamību. Lai izbūvētu šo lietus kanalizācijas sistēmu, ir nepieciešams veikt projektu, un pēc tam šis projekts ir jāīsteno. Bet, kā jau minēju, šādas darbības pašlaik šajā ielā nav plānotas veikt. Iedzīvotāju sūdzības tiek
sarindotas prioritārā secībā, un tad, protams, atkarībā pēc finansējuma šie te uzlabošanas darbi tiek īstenoti. Tādēļ ir grūti teikt, vai nākamgad kaut kas tiks mainīts šajā te ielā. Šogad pirmo reizi pavisam netālu no iedzīvotāju mājām parādījušās arī lūk šādas milzu smilšu kaudzes, kas problēmu ar putekļiem padara vēl nopietnāku. Tā nav melnzeme, un visticamāk, ja jau naktī viņas atver, ka tās ir smiltis, kas ir savāktas no ielu malām. Iespējams, ka no Ulmeņa gatavas. Iespējams, no salu tilta. Vējš visus šos netīrumus tālāk atkal nes uz mūsu pusi. Ja tas ir no ielam ar visu to reaģentu, tam paliekam, tas noteikti nav veselīgi. Par šo te netīrumu un gružu čupu izveidošanu bija atbildīgs uzturētājs, kurš nakts laikā tātad veica ielas seguma tīrīšanas darbus. Pēc līguma viņam šie te gruži bija jāved uz getliņiem, bet naktī getliņi nestrādā. Un tādēļ attiecīgi uzturētājs šos te tātad gružus netīrumus īslaicīgi novietoja šajā te norobežotajā zonā. Departamenta pārstāve noliedz iedzīvotāju bažas, ka smiltis varētu būt kaitīgas cilvēku veselībai. Uz īslaicīgu periodu uzturētāji var šādas čupas izveidot, ja tas nevienam netraucē. Un bieži vien tieši nakts laikā, kad varbūt šīs izgāstos nestrādā, tad viņi šo te dara, bet tas noteikti nestāv ilgstoši. Pie pirmajām iespējām viss tiek savākts, notīrīts un aizvests prom. Šobrīd teritorija no smilšu čupām ir atbrīvota. Alisa Kubiloviča, Igors Ņikitenkovs, Valdis Auzāns, Bestabū. Redz, skatītāji, mēs zinām, ka iedzīvotāji arī iepriekš ir rakstījuši vēstules departamentam ar lūgumu pieķerties ielas sakārtošanai, un jāteic, ka viņiem patiesībā līdz šim nekā labi nav veicies, pilnīgi bez rezultātiem, bet ņemot vērā, ka tur ir tā intensīvā satiksmes šīs te ielas, tad no departamenta mēs skaidrojam, vai iespējams uzstādīt kādu ceļu zīmi, kas varētu vismaz samazināt ātrumu šajā vietā, kaut gan, protams, ka tur tas ātrums, man liekas, tur nevar ātri pabraukt. Pirmkārt, tur ir nenormāli bedrēns. Otrkārt, tur ir tie līkumi ir tik daudz, ka tur tās mašīnas, lai izmainītos savā starpā, tur stāv. Bet noteikti, ka kāds arī pamanās tur nesties, es pieļauju. Bet tas, ka tur, protams, tiem cilvēkiem tie putekļi arī, tas ir baisi. Bedres tur ir tādas, ka tur ar 20 km/h knapi var izbraukt. Bet, lai arī departamenta pārstāve tikko teica, ka tie putekļi nekādu ļaunumu nenodara, mēs tomēr uzrunājām Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemzinātņu fakultātes asociēto profesori Ivetu Steinbergu, lūdzot viņai paskaidrot, vai tiešām šie transporta saceltie putekļi nav kaitīgi veselībai. Tas, ko mēs redzam, tas nebūtu nav tas kaitīgākais. Tie sīkākie putekļi, kurus mēs neredzam, cilvēks ar savu aci patiesībā viņus nevar saskatīt. Tie ir daudz kaitīgāki, jo tos mēs ieelpojam, un tie nonāk mūsu plaušās, alveolās, un tos dabūt ārā ir neiespējami. Putekļiem pamatā netiek saistītas tādas būtiskākas ietekmes uz veselību. Tomēr skatās uz tiem sīkākajiem, un es zinu, ka Latvijā ir vairākas pašvaldības, kā piemēram Tukums, Cēsis, Kuldīga, kur izmanto īpašus materiālus tieši vasaras sezonā, lai grants seguma ceļi neputētu. Kalcija chlorīds, magnija chlorīds. Šis materiāls strādā visu vasaru, un tiešām putēšana nav novērota. Tā tad, acīm redzot, pašvaldībai varbūt būtu centīgāk jālaista, vai ne? Tas tiek laistīts, jālaist šīs te ielas ar šiem kalcija chlorīda šķīdums, tas ir, jā? Nezinu, man nav nejausmas, kā kalcija chlorīds var palīdzēt pret putekļiem. Sacietējot, ja mēs tā saprotam, ka tā virsma sacietē, ka tas kaļķis kaut kā savelkās, izveido kaut kādu plēvītu, un lai kā arī būtu, bet tas varētu tos putekļus mazināt, un par sīkajiem putekļiem to jūs skatītāji sapratāt, tie rodas sadegšanas procesos, piemēram, es domāju, ka Pārdaugavā ļoti daudz ir mājas, kas tiek kurinātas nevis ar gāzi, bet kurināts ar dažādiem citiem visādiem, malkas un citiem vienmēr sakot, putekļi tas nav labi jebkurā gadījumā. Raidījuma turpinājumā gan mums būs vienīgi plūdi, mīļie draugi. Noplūdis dārs, aplūdis pagrabs un gala beigās arī apludināts dzīvoklis. Tad, kad sāka interesēties, jo šeit ir konkrēti minēts veļas mašīnas automāta noplūda,
Sāka interesēties apdrošināšanas kompānijā, kas veic šo aktu, jo šeit ir konkrēti minēts veļas automātu noplūde, kā viņi to zināja. Cik man tev būtu jāmaksā, lai tu novātu zīli? Oksana ir projektu vadītāja ražošanas uzņēmumā, kurai patīk, ka dati ir drošībā. Tādēļ visiem Oksanas dokumentiem tagad ir datu rezerves kopijas. Tās glabājas Bitovan IT mākonī, kam drošību garantē viens no modernākajiem datu centriem Baltijā. Tehnisko atbalstu nodrošinām bez brīvdienām. Oksanai patīk. Izvēlieties Bitovan IT mākoni sākot tikai no 19,99 mēnesī. Tavs IKT partneris Bitovan IT. Vislatvijas grila sezona ir gaisā. Grilēsim gaļu, bez tās nu nekādi. Dārzeņus grilam dar jebkādi. Augļus neticēsi pirms neizmēģināsi. Un, protams, jūras labumi uz grila top izcili. Grilēt nozīmē eksperimentēt. Jaunas receptes meklē Rimi LV vai Rimi lietotnē un grilēt garšīgāk. Cāļu puspārni lieliskie vai gardie 2,19 eiro. Kečups tomāta oriģinālais spilva 2,59 eiro. Rimi. Lāci! Lāci! Varonis! Lāčplēsis brūvēts ikdienas varoņiem. ZZ bonusu klubs. Pievienojies! Un saņem labumus katru mēnesi. Tikai aprīlī. Un tikai ZZ pēcapmaksas klientiem Samsung telefonu. Par cenu, kas norauj jumtu. Tikai no 172 eiro. Vecī, pulēto! ZZ un vēl vairāk bonusu. Voltaren Emulgel viņai palīdz mazināt muguras sāpes, un tagad šī nebeidz sportot. Bet es taču nesportoju. Voltaren Emulgel sastāvā ir spēcīga pretiekaisuma aktīvā viela, kas iekļūst dziļi muguras audos, mazinot sāpes līdz pat 12 stundām. Voltaren Emulgel – kustību prieks. Akūtu sāpju novēršanai izmēģini arī Voltaren Actigo plāksteri. Volkswagen Tiguan ar e-hibrīd sirdi. Pieejams jau tagad. Volkswagen. Lielākā līderības konference Latvijā EBIT ar Netflix dibinātāju Marku Randolfu, inovatori, Tech Futurist balvas ieguvēju Shirī Jarvis, Siri dibinātāju, izbijušo Apple iPhone tehnisko direktoru Adam Chaya, London Business School profesoru Michael G. Jacobides un John Saney no Singularity University. Vairāk informācijas vadītāju konference LV. Tā ir pārsteidzoša trīskārša Gemze ratsperi. Tiks novērtēta lieliski. Piedzīvojiet prieku ar katru lēcienu. Cemio Gemze, Šveices jaunākās paudzes kolagēns. Vienīgais ar 1. un 2. tipa kolagēnu un vitamīnu C locītavām skrimšļiem kauliem. Cemio Gemze. Meklējiet aptiekās. Tikai 9 eiro mēnesī. Labrīt! Izskatās gan, ka šis nav tavs labākais rīts. Ak, joprojām pamosties neizgulējies. To noteikti var mainīt. Mums ir piedāvājums, kas ļaus atrisināt neērtas guļvietas jautājumu. Turklāt īpaši izdevīgi. Negaidiet un pasūtiet virsmatraci Rob Green Tea komplektā ar spilvenu aloe vera un ietaupiet 30%. Zvaniet pa ekrānā redzamo telefona numuru, pasūtiet internetā Dormeo LV vai pasūtot iepriekš pieejams arī Dormeo Home un Top Shop veikalos. Dormeo – labākam miegam! Apturi sāpes ar Nalgedolu, pirms tās kļūst pārāk stipras. Nalgedolu ātri uzveiks sāpes. Veikals Dārzam LV līdz 30% atlaide āra mēbelēm, grilliem, Organic Way mēslojumam un Biohumus soil augsnei. Pērc internetā Veikals Dārzam LV. Lactobeks probiotikas veselībai pērc 1, 2 saņem dāvanā. Herbastress stresa mazināšanai un veselīgam miegam pērc 1, 2 saņem dāvanā. Sorbeks jaunās paudzes granulēta aktivētā ogle pērc 1, 2 saņem dāvanā. Aprīlī jautā aptiekā. Labo cenu pavasara pirmizrāde veikalos Drogas. Galvenajās lomās L'Oreal serums ar 40% atlaidi, Prezidenta zobu pasta par puscenu, Harpic toaletei par 50% lētāk. Tas ir jāredz. Drogas jums līdzās!
Vai Latvijas kāposts atšķiras no ārzemju? Ļoti, jo Latvijas kāposts ir arī lielāks kāposts mūsu zinātnei. Latvijas siers ir arī mazāki robi autoceļos, un Latvijas maize ir arī spēcīgāka valsts nākotne. Ja mēs pirktu vairāk vietējo produktu, tad mūsu valsts maciņš kļūtu biezāks, un mēs varētu dzīvot labāk. Kāpēc ekonomisti vēl iesaka izvēlēties vietējos produktus? Uzzini Rimi LV. Izvēlies vietējos labumus un audzē Latviju. Rimi. Šovs Balss Maskā. Svētdienās 8. TV3. Šoferis Torņakalnā notriec bērnu un aizbrauc. Puika nespēja pakustēties un kliedz pēc palīdzības. Bērns vienkārši tur gulēja, tur bija asinsspēks, jo viņam ir kāju lūzums 2 vietās. Viņš teica, ka viņš negrib nomirt, ka viņš grib redzēt mammu un tēti vēl. Par atsliecinieku nesautīgo rīcību un aizbēgušās šofera meklēšanu plašāk stāstīsim degpunktā. Ierobežojumi nesen tika mīkstināti, jo kumulatīvais saslimšanas rādītājs bija nokritis zem 400. Tagad šis rādītājs atkal ir pārsniegts. Ko darīsim? Ceļošanai nepieciešamais zaļais certifikāts Latvijā varētu tikt ieviests jau jūnijā. Potētajiem cilvēkiem iecerēts vēl dažādas citas privilēģijas, bet pārtikas pirkumu tendences rāda, ka pandēmija Latvijā padziļinājusi ekonomisko nevienlīdzību. Par visu vairāk pastāstīsim TV3 ziņās 8:00. Tūlīt spilgti cilvēki, neparasti notikumi, bez tabū, bet 8:00 Latvijas un pasaules svarīgākie jaunumi TV3 ziņās. Bet tad diennakts karstāko notikumu apskats degpunktā. Paliec kopā ar mums! Cienījamie skatītāji, jūs noteikti zinat veco labo teicienu par to, ka nelaime nenāk brēkdama. Un tas nozīmē, ka mēs nekad nevaram zināt, kad tautas valodā runājot tas klusiņām viņa nāk klusiņām. Protams, jā. Ja mēs zinātu, ka mums kāda ķibele gadīsies, mēs taču, kā saka, spilventiņi paliktu apakšā vai kaut kā citādi sagatavotos. To mēs darītu noteikti. Un lūk, rūgtu pieredzi uz savas ādas ir izbaudījusi kāda ģimene no Ventspils novada. Tur iesaistīts gan mājoklis, gan arī kaimiņi, gan apdrošinātāji, gan beigās arī parādu piedzinēji. Pērnā gada pavasarī Anna ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi daudzstāvu nama Miteklī Tārgales pagasta centrā. Tā paša gada rudenī notiek nelaime, kā sekas Annas ģimene izjūt vēl šobaldien. 9. septembrī noplūda no man dzīvokļa ūdens pirmā stāvu kaimiņienei. Jā, tāds negadījums bija, šoreiz es esmu vainīgā persona, es to atzīstu, bet saņēmu vēstuli no apdrošināšanas kompānijas 18. martā, kad man ir jāatmaksā līdz aprīļa beigām tā kā piedziņas summa. Atklājas, ka nopludināšanas brīdī Anna vēl nebija veikusi īpašuma apdrošināšanu, un tagad apdrošināšanas kompānija Kompensa vēršas ar regresa prasību pret vaininieci, kurai jāsec cietušā mitekļa remonts. Summa ir 798,07 €. Pamatojoties uz aktu, tad, kad sāka interesēties, jo šeit ir konkrēti minēts veļas mašīnas automāta noplūda, sāka interesēties apdrošināšanas kompānijā, kas veic šo aktu, jo šeit ir konkrēti minēts veļas automāta noplūda, kā viņi to zināja. Tā brīža apsaimniekotājiem, jeb Tārgales pagasta pārvaldes pārstāvjiem pat nebija jāmēro pārāk tāls ceļš, jo no daudzstāvu ēkas, kurā notika noplūde, līdz vietējai pagastmājai ir nepilni 100 metri. Lūk, tā redzams veikaliņš, bet vēl nedaudz uz priekšu. Aiz kokiem tad arī atrodas pagasta pārvaldes ēka. Man netika jautāts, lai es būtu mājās un saskaņot aktu, lai parādītu notikumu vietu, negadījumu vietu, vai arī paraksts, kad es piekrītu šim aktam. Un, manuprāt, summa ir neatbilstoši liela. Anna uzsver, ka uzreiz pēc nelaimes kaimiņi atzinuši, ka skāde neesot pārāk liela, taču pēc dažām dienām Anna uzzina, ka pirmā stāva iemītnieki jau ir vērsušies pie apdrošinātājiem. Es nezinu, es pirmkārt nebiju mājās, tad tas notikās uz ielas, bet būšana bija. Nu, kas aptuveni, kas bija sabojāts? Kā? Lamināts visu augšā. Tā kā uzpūties? Nu, jā, nu, to būdē. Ar remonts jau ir uztaisīts? Nē, nekas nav uztaisīts. Var redzēt kaut kādu bojājumu? Nē, es jau te nezināt.
Apsekošanas aktu veica pašvaldības darbinieki. Dzīvokļa saimniece strādā Ventspils novada skolā, arī pašvaldības iestādē. Tārgales pagasta pārvaldes vadītājus sastapt neizdodas, taču vēlāk saņemtajā vēstulē norādīts, ka nekādu interešu konflikta te nesot. Es vēlos uzzināt, vai tas ir godīgi, kad apsekošanas akts tiek sastādīts bez vainīgā dzīvokļa īpašnieka klātbūtnes, un šeit nav mans paraksts, un apdrošināšanas kompānija paļaujas uz šādiem aktiem. Likumdošanā šeit nav reglamentēta šī kārtība. Šis te fakts tiek apstiprināts ar aktu. Parasti dzīvokļa īpašnieks griežās pie pārvaldnieka, atnāk nofiksēt šo te noliešanas faktu. Ja? Un akts ir dokuments, kas apstiprina kaut kādu faktu. Tur parasti tiek ierakstīta informācija, ka jā, tādā datumā tika noliet tāds un tāds dzīvoklis. Un šeit parādās dažādas variācijas pārvaldniekiem, ka tālāk jau pārvaldnieki sāk uzrādīt, cik liels apjoms tika noliets. Ideālā gadījumā aktu aizpilda klātesot vainīgajai pusē, vai arī tiek papildus apsakots arī vaininieka dzīvoklis. Annas gadījumā neviens par to nesot interesējies, tāpēc regresa prasība Tārgales pagasta iedzīvotājai esot kā zibens no skaidrām debesīm. Tikpat labi es arī varu kaut ko uz sienas uzliet, sastādīt aktu un piedzīt naudu. Sazinoties ar nopludinātā dzīvokļa saimnieci, saņemam video, kas uzņemts neilgi pēc konkrētās nelaimes. Redzams, ka aiz tapetēm ir sakrājies ūdens, kā arī grīda ir viss cauri slapja. Saimniece telefonsarunā uzsver, ka mitekli apsekoja ir apdrošināšanas kompānijas eksperts. Apdrošinātais veicot cietušā dzīvokļa apsekošanu ir izmantojis certificēta eksperta pakalpojumu, lai novērtētu tieši ūdens noplūdes dēļ radītos zaudējumus un korekti aprēķinātu nepieciešamo apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Ja es būtu cietusī persona, es noteikti rīkotos tāpat, bet varbūt varēja mazliet cilvēcīgāk pajautāt, vai ir apdrošināšana, vai jūs grasaties finansiāli kaut kā tagad samaksāt par nodarīto. Bet, Neilgi pēc kaimiņu nopludināšanas Anna tomēr veikusi sava dzīvokļa apdrošināšanu. Oļegs Visocskis, Andrejs Skangals, Igors Ņikatenkovs, bez tabū no Tārgales pagasta. Redz, tas, ka Anna to dzīvokli ir apdrošinājusi jau post factum, tas laikam šajā konkrētajā situācijā viņai neko vairs nelīdzēs. Bet Anna, kā viņa teica mūsu raidījumam, tad viņai ir bijuši divi tādi galvenie nolūki rosinot šo stāstu. Pirmkārt, saprast pašai, kādas tad ir tās formalitātes, kad notiek šāda aktu sastādīšana, apdrošināšanas, aprēķināšana un tam līdzīgi. Tas ir viens, un otrs arī citiem skatītājiem ieteikt, ka tomēr, mīļie draugi, tas drošības spilventiņš droši vien ir svarīgs, un var pienākt brīdis, kad viņš ir ļoti svarīgs. Un skaidrs, ka šādi gadījumi pilnīgi noteikti nav retums. Es pieļauju, ka tagad arī kaut kur Latvijā kaut kas plūst kādā mājā un kādām būs par to noteikti arī jāmaksā, bet to mums apstiprina ne tikai mūsu aizdomas, bet arī apdrošinātāju asociācija un lūk arī asociācijas prezidenta Bāšina kunga ieteikums. Tas, ka dzīvokli būtu vērts apdrošināt un tas, ka būtu vērts apdrošināt sava kā dzīvokļa īpašnieka civiltiesisko atbildību par to, ka es kādam kaut ko varu nodarīt, tā gan ir diezgan pamatīga un zināma lieta, jo plīst caurules, kaut kas nedod Dievs aizdegās. Visbiežāk jau tās ir caurules, ūdens, kanalizācija. Es pat varu nebūt mājās, kaut kur sākt pilēt un attiecīgi es nolaidu savus kaimiņus apakšā. Ja cilvēkam būtu bijusi šī civiltiesiska apdrošināšana, tad noteikti, kad maksātājs būtu cita apdrošināšanas kompānija. Apdrošinātājs tāmē apstiprina, tāmē, protams, ir iekšā visi nodokļu apdrošinātājs, visu maksā pārskaitījumiem un tam līdzīgi. Tur ir pilnīgi visi nodokļi, sākot no PVN, beidzot ar sociālajiem nodokļiem. Un tas attiecīgi nozīmē to, ka cilvēkam ieraugot to tāmi pēc tam vai ieraugot šo te regresa prasību, arī tie mati reizēm stāv uz gaisā saceļās, jo cilvēks ir iedomājies, ka tur ir neliela skāda, bet īstenībā tā skāda var būt pat diezgan liela un tā summa arī var salasīties diezgan liela. Tā iemesla dēļ tā civiltiesiska atbildība, apdrošināt to civiltiesisko atbildību daudz dzīvokļu namā ir ļoti svarīga. Liksim to aiz auss, bet skatītāji, redz, šodien mēs vēl dzīvojam tādā siltā un jaukā un saulainā dienā, bet es skatos tev uz priekšu, tūlīt jau sola mums lietu un pat uz nedēļas beigām tā kā arī sniegu. Nezinu, vai tas tiešām realizēsies. Šodien austrumu rajonos būšot lietus, tā es dzirdēju par radio. Mūsu nākamā stāsta varoni tas pilnīgi noteikti neiepriecina.
Ainas kundzes mājai Gulbenē šogad varenas 100 gadu dzimšanas diena. Godam uzpasēta, saudzēta, bet ilgstoši plūdu apdraudēta. Aina bīstas, ka ūdens, kas nereti klāja pagalmu un netak prom, varētu sabojāt mājas pamatus. Piemēram, ka lieti mēs nevaram zāli nopļaut, jo te ir ūdens stāv virsū. Ar laivu jāpeld? Nav. Gumijas laiva biedēlam, bet vairāk nav. Pagalmā dārziņš, kurā lāga nekā neizaudzēt, jo viss noslīkst. Ūdens stāvēja līdz pat šeit visa tā aciņa bija pārplūdusi, te bija viss bija ūdenī. Jā. Tagad tā kā viņš var vasarā, ja nelīst, tad viņš izžūs. Viņš tā vēl kā zemē iekšā. Līdz pat tai vietai, ūdens stāvēt, tas jasminkrums viss bija ūdenī. Lietavu laikā un pēc tam ūdens sakrājas pagalmā un nākas balansēt pa šādiem dēlīšiem, lai nokļūtu līdz namdurvīm. Tālūk, trakums vai ne, bet vēl interesantāka situācija paveras pagrabā. Zvejnieku zābakiem jau varēja. Lūk, kā Ainas kundze saka, tikai ar zvejnieku zābakiem. Paskatieties, cik dziļi ūdens te ir sakrājies un stāv jau gadiem. Jā, tā viņš te stāv. Ainas kundze ir dārzs, labprāt uzglabātu dārza labumus šeit, bet, kā redzat, viss ir slapš. Un nekā? Kad jūs pēdējo reizi bijat pagrabā? Pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem. Stenderes jau ir sapūšas no koka, jo viņš visu laiku mirks ūdenī. Vec cilvēks, es gribētu ielikt kādu kartupelīti pagrabā, es nevaru, jo viņš tak man noslīkst. Agrāk no pagalma ūdeni līdz pašvaldības notekgrāvim ceļmalā novadīja pašu izraktā novedes sistēma. Bet jau gadiem grāvī ūdens lāga netak prom, pārplūst un smeļas Ainas pagalmā. No ūdens iznāca un pa šeieni visu aizgāja. Redziet, kur ir caurteka, viņa ir augstāk par grāvi. Augstāk par grāvi, jā. Un tur jau visa tā lieta beidzās, ja te stāv ūdens, viņš jau vairs tālāk neietaup. Jo vēl jau tāds nav izdomāts, ka ūdens pret kalnu ietu. Protams, tas ir pret dabas likumiem. Bet protams. Pie kaimiņu mājas ir caurule, kurai teorijā būtu jāizvada ūdens no šī notekgrāvja un problēmu nebūtu. Tomēr praksē situācija ir citādāka. Kad pārbūvēja šo Raiņa ielu pie Ainas kundzes mājas, šis notekgrāvis pat tika padziļināts, un ūdens nekādi nevar nonākt augstāk līdz šī caurulei. Nav tā, ka pašvaldība nav reaģējusi, jo pēdējo reizi tur ir tīrīts pagājušā gada februārī. Šis grāvis līdz no Raiņa ielas līdz pat pašai Brīvības ielai, kur iziet tālāk. Un šobrīd tur iespējams ir mazliet ūdens sakrājies, kas ir normāli, bet grāvis tika tīrīts un pilsētas pārvalde regulāri tīra grāvis pilsētā. Gulbene atrodas tādā purvainā vietā, kāda tā ir, un šī problēma ir, bet šī brīdī tā nevarētu būt tā kā grāvja problēma. Ainai pašvaldības atrunas jau liek smieties. Viss ir normāli, pagrabi virs zemes. Redz, kaimiņam ielas otrā pusē viss kārtībā, un arī Aina atminas taču, ka pirms ielas remontdarbiem problēmu nebija. Norāda uz kādu viņas prātā absurdu. Pārbūvējot ielu un pārveidojot grāvi, to padziļināja tikai pie mājas, bet notekus zemāk nenolaidā. Te vēl izraka grāvi dziļāku, kaut gan es tiem teicu, kas raka, es saku, nerociet te grāvi. Mums ir pavēlēts, mēs izrakām. Izraka te dziļāku grāvi, tad palika caurteka augšā un ar to viss beidzās. Viņa atbildes Gulbene ir zemā vietā. Jā. Jāsamierinās? Ar to laikam jāsamierinās. Bet tikai visu laiku mums bija ļoti labi, kopš nebija šitas te sataisīts. Es pat nezinu, kam vairāk var runāt, kam var ko vēl teikt. Neviens nav izmainījis dabas likumus un tā teikt gravitācijas likumus un netek ūdens pa kalnu augšā. Jā, caurtekā nevar būt arī, teiksim, vienā līmenī ar to pašu grāvi, tā dibenu apakšu, lai tajā caurtekā atkal nesanāk iekšā smiltis. Un varbūt, ka tur ir atkal tā augstuma atšķirība. Līmeni pamainīt tā, lai viņš tomēr tek projām. Katrā ziņā mēs noteikti mums speciālisti aizbrauks vēl apskatīsies. Cerot uz drīzu risinājumu un vēlot Ainas namam vēl vismaz 100 gadu mūžu, Roberts Blas, Igors Nikitenkovs, Bestabū no Gulbenes.
Cerēsim, ka pašvaldība vēl apsakos šo īpašumu un palīdzēs kundzei, bet pēc maz brītiņa mēs skatītājiem atgriežamies šeit Bestabū studijā, un tad mēs skaidrosim, vai ir prāta darbs koku plaukšanas laikā apzāģēt lielus zarus. Visā Garciemā visām mājām grieza nost liekos kokus, kas tur augs, nezinu, pēc kādiem noteikumiem. Kādas nedēļas laikā viņi visu Garciemu, un tad arī viņi apgriež šitos visus kokus, un tad arī viņš sulo, jau kādu mēnesi, man liekas. Labi, kas man ir jādara? Ar kraukšķiem laimējas. Reģistrē čeku un laimē. Vairāk čipsi LV ādažu kraukšķi. Garšīga kompānija. ZZ bonusu klubs. Pievienojies! Un saņem labumus katru mēnesi. Tikai aprīlī. Un tikai ZZ pēcapmaksas klientiem Samsung telefonu. Par cenu, kas norauj jumtu. Tikai no 172 eiro. Vecī, pulēto! ZZ un vēl vairāk bonusu. Champion section, and anything less than that get a hasty rejection. I point you in the direction, I put you in drink to the next one. So anything. Apturi sāpes ar Nalgedolu, pirms tās kļūst pārāk stipras. Nalgedol ātri uzveiks sāpes. Šodien mēs strādājam pie nākotnes jaudas. Šodien aug nākotnes programmētāji, uzņēmēji. Tiek izcīnītas nākotnes uzvaras. Šodien sākas nākotnes tendences kino, modē. Un jau šodien tiek radīta izklaide un tehnoloģijas, ko lietosim nākotnē. Tet, tu redzēsi. Atbrīvojieties no blusām un ērcēm, izmantojot Foresto. 8 mēnešus ilglaicīga aizsardzība pret blusām un ērcēm. Foresto. Ērti. Netraucētām rotaļām. Foresto! Mazs vai liels? E-biznes vai biznes? Augošs vai plaukstošs? Lai kāds būtu tavs biznes, to atbalstīt ir mūsējais. Aizdevums investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem ar pazeminātu procentu likmi. Luminor biznesam. Luminor LV. Man ir apnikuši visi piesardzības noteikumi. Es gribu gatavot ēst, un es gribu, lai cilvēki nāk pie manis. Es ļoti gribētu atkal trenēt klientus sportzālē. Es gribu cilvēkiem iedot sūtījumu rokās, nevis atstāt sūtījumu pie durvīm un skriet projām, kamēr durvis atverās un mazums mums ir cilvēciskais kontakts. Car Vertical! Pērc vai pārdod lietotu automobīli? Vienmēr pārbaudi tā vēsturi vietnē carvertical.lv. Laktobeks probiotikas veselībai pērc vienu, otru saņem dāvanā. Herbastres stresa mazināšanai un veselīgam miegam pērc vienu, otru saņem dāvanā. Sorbeks jaunās paudzes granulēta aktivētā ogle pērc vienu, otru saņem dāvanā. Aprīlī jautā aptiekā. Manā dzīvoklī viss ir kārtībā, bet par to, kas notiek aiz sienas, nekad nevar būt drošs. Varbūt kāds pārsteigs ar asmiņu. Varbūt augšstāvu vannā izcelsies viesurvētra, un deguns apstiprinās, ka nav dūmu bez kaimiņa. Kā es saglabāju optimismu? Balta. Un tu vēl domā vai apdrošināt? Piesakies Balta īpašuma apdrošināšanai un iesaki arī kaimiņam. Balta saglabā optimismu. Draugi jautā, pievienosies? Bet tu domā atbildēt nē, tad nebūs nekāda kraukšķīguma. Bet ja atbildēsi jā, tad tevi gaida kaut kas kraukšķīgs. Vairāk drosmes, vairāk piedzīvojumu, vairāk krāsu, vairāk sapņu. Viss ir vienkārši. Biežāk saki jā draugiem un dzīve kļūs kraukšķīgāka. Estrella kopā kraukšķīgāk. Alerģiskas iesnas, asaru acis, alerģijas dēļ jūties kā uz citas planētas.
Fenkarol ātri atvaira alerģijas simptomus. Fenkarol. Šovs Balss Maskā. Svētdienās 8:00 TV3. Šoferis Torņakalnā notriec bērnu un aizbrauc. Puika nespēja pakustēties un kliedz pēc palīdzības. Bērns vienkārši tur gulēja, tur bija asinspēks, jo viņam ir kāju lūzums 2 vietās. Viņš teica, ka viņš negrib nomirt, ka viņš grib redzēt mammu un tēti vēl. Par atsliecinieku nesautīgo rīcību un aizbēgušās šofera meklēšanu plašāk stāstīsim degpunktā. Ierobežojumi nesen tika mīkstināti, jo kumulatīvais saslimšanas rādītājs bija nokritis zem 400. Tagad šis rādītājs atkal ir pārsniegts. Ko darīsim? Ceļošanai nepieciešamais zaļais certifikāts Latvijā varētu tikt ieviests jau jūnijā. Potētajiem cilvēkiem iecerēts vēl dažādas citas privilēģijas, bet pārtikas pirkumu tendences rāda, ka pandēmija Latvijā padziļinājusi ekonomisko nevienlīdzību. Par visu vairāk pastāstīsim TV3 ziņās 8:00. Tūlīt spilgti cilvēki, neparasti notikumi, bez tabū, bet 8:00 Latvijas un pasaules svarīgākie jaunumi TV3 ziņās. Bet tad diennakts karstāko notikumu apskats degpunktā. Paliec kopā ar mums! Cienījamie skatītāji, mūsu šī vakara noslēdzošais stāsts ir no Garciema Cernikavas novadā. Tur iedzīvotāji kreņķīgi par koku sakopšanu. Lūk, šis ir tas bērs, par ko ziņo Garciema iedzīvotāji. Ir pagājuši vairākas nedēļas, kopš apzāģēja kokam zarus, bet joprojām tas redzami pil. Tā ir pašvaldība, kas apzāģē. Tiesa, es nezinu, kāpēc šeit tieši apzāģē, jo teikt, ka elektrolīnijas nav, bet tas ir visā rajonā. Īpaši zem vadiem, tālāk tie rajoni, kur vēl ir vadi palikuši. Tā ir normāla praksa, tas notiek praktiski. Ne katru gadu, katru otro gadu, kā ataugt apzāģē. Visā Garciemā, visām mājām grieza nost liekos kokus, kas tur augs, nezinu, pēc kādiem noteikumiem. Kādas nedēļas laikā viņi visu Garciemu, un tad arī viņi apgriež šitos visus kokus, un tad arī viņš sulo, jau kādu mēnesi, man liekas. Noteikti nē, tas jau, manuprāt, ir visiem zināms, kad notiek lapu plaukšanas laiks, tad tas netiek darīts. Noteikti tas bija ātrāk jādara. Arī Valdis, kurš Mežciemā dzīvo ilgus gadus, ir pagalam pārsteigts par šādu pašvaldības iniciatīvu. Viņam ārpus žoga auga vilkābeles, kuras cītīgi vīrietis pats kopa, taču atbrauca domas norīkotie darbinieki un kokus likvidēja. Tas pilnīgi notika bez manas ziņas, pēkšņi ierados, nav vairs krūmu pēc nedēļas. Tā. Un tagad tas pats atkārtojas ar tiem kokiem. Tāda pārspīlēta vienkārši tā ir izmanto to, lai varētu dot darbu saviem cilvēkiem, pašvaldība. Un nāk vēlēšanas, es pat nezinu, par ko balsot, jo te visi viņi tādi ir. Tas būtu, un arī kaut kāda aptauja būtu jāveic, lai iedzīvotāji būtu informēti un zinātu, kas notiek. Un mēs labprāt gribam, ka tas sakopts ir un satīrīts. Ciematu varētu dēvēt par kurortvietu, jo pavisam tuvu atrodas bangojošā jūra. Tāpēc pēc vietvaras lēmuma visiem zariem, kuri varētu radīt bīstamību, ir jābūt nocirstiem. Mēs veicām koku kopšanas darbus, vainagu veidošanas darbus pie jūras teritoriju. Tur ir vienmēr jābūt kokiem sakoptiem, jo vēji pūš, var tie koki būt bīstami, gāzties kaut kas. Un līdz ar to tiek apzāģēti zari. Tad, kad mēs vēl zaģējam, tad bija ap 0 grādi. Šobrīd arboristiem ir sezonas karstākais laiks. Aiz rokas izdodas noķert speciālistu, kuram parādām video ar pilošo koka stumbru. Pēc likuma zarus aizliegts zāģēt no aprīļa vidus līdz jūnija beigām. Lai gan pašvaldība iekļāvās noteiktajā laikā, tomēr vēlamāk būtu bijis pagaidīt, kad saplauks lapas. Tā sliktā ziņa ir tā, ka šobrīd ir sulu laiks, līdz ar to koks intensīvāk sulo. Nosacīti labā ziņa ir tā, ka, ja viņi to būtu izdarījuši vēl 2 nedēļas vēlāk, kad sākas plaukšana, tad koks daudz jūtīgāk uztvertu šo te procesu. Šobrīd ir tā, ka kokam sulojoties,
sulas skalo ārā, un līdz ar to jebkādas baktērijas vai baciļi, kas varētu kaitēt kokam, teiksim, attīstot trupu, viņi tiek izskalot. Vislabākais ir tas, teiksim, ja mēs runājam konkrēti par šo zaru, ka viņš būtu nozāģēts jau, teiksim, pēc tam, kad ir lapas saplaukuši, pagājis kāds mēnesis, rupi ņemot, tas varētu būt kaut kāds jūlijas, augusts. Ja šajā laika posmā būtu nozāģēts, tad šajā gadījumā tas būtu visoptimālākais risinājums. Patiesībā zaru vajadzēs nozāģēt jau pirms vairākiem gadiem, jo šobrīd jau tas ir pārāk liels, lai liktu zāģi klāt. Tomēr labā ziņa, koks bojā gan neaizies, taču pēc vairākiem gadiem gan iespējams to nāksies pavisam likvidēt, jo ir izdarīti bojājumi. Tas optimālais izmērs, protams, atkarīgs no katras koku sugas, bet tas, kas tiek mācīts arī arboristiem, tad šis princips ir šie 7–8 centimetri. Ja mēs tā skatāmies uz roku, tas ir rokas resnums zars. Tas ir vēl tas izmērs, kad koks sekmīgi spēja apaudzēt viņu, un teiksim, pēc gadiem 10–15, ja mēs šo brūci, ja viņi ir pareizi šis zars nozāģēts, šo brūci mēs vairs nevaram ieraudzīt. Arborists min, ka nevajadzētu ķerties klāt katram zaram. Pirms ciršanas ieteicams pārmīt pāris vārdus ar speciālistu, lai nenodarītu kokam pāri. Diāna Urbāne, Aigars Ulmanis, Kaspars Markus, Bez tabu. Vērīgais skatītājs iespējams būs Liene no Gulbenes. Liene, labvakar! Labvakar! Liene, tātad no bioefekta, bioloģiskie mēslošanas un augaisardzības līdzekļi 30 eiro vērtībā. Ja jūs man pateiksiet, kurā ciemā dāmai applūda tas dzīvoklis, viņai tad bija apdrošinātājiem jāmaksā gandrīz 800 eiro. Kur tas notika? Ventspils novads, Tārgales pagasts. Kur ir pareizā atbilde? Tā brīža apsaimniekotājiem, jeb Tārgales pagasta pārvaldes pārstāvjiem. Tārgales ciemā. Pilnīgi pareizi. Liene, balva jūsu. Paldies. Mēs jūs apsveicam. Bet skatītāji, šovakar gan mēs atvedamies no jums, lai tiktos atkal rītvakar. Visu labu! Visu labu!